Sveiciens azartiskākajiem sporta draugiem. Šajā video es izstāstīšu, kas ir sporta likums. Nav nozīmes, tu esi liels sporta fans vai varbūt tās tikai tagad sāc pievērsties sporta prognozēm. Šīs zināšanas tev ļaus vairāk saprast par to, kas ir sporta likums un ko vispār nozīmē tie koeficienti, ko tu ieraugi atverot sporta totalizatoru mājaslapas. Ja tu esi iesācējs, tad noteikti ieraugot šo tev var pārņemt izmisums un neizpratni. Tātad vispirms veicot prognozes ir būtiski saprast, kāda ir tava atrašanās vieta. Piemēram, Latvijā un lielākoties Eiropā būs pieejami decimāli koeficienti. Savukārt Anglijā un Īrijā frakcionāli koeficienti. Taču ASV populārāk būs American koeficienti. Lai atvieglotu tavu izpratni, ieskicēšu, kā tiek veidoti koeficienti šeit pie mums Latvijā. Tātad Latvijā koeficients ir skaitlis, ar kuru reizinot tevis ieguldīto summu, tu uzzināsi, kādu peļņu vari saņemt rezultātā. Tā, piemēram, ja koeficients ir 2 un tu esi izvēlējies uz konkrēto spēli likt 5 eiro, tad rezultātā var saņemt 10 eiro. Tātad koeficients ir varbūtība. Ja varbūtība, ka komanda X uzvarēs attiecīgajā spēlē ir liela, tad koeficients būs mazs. Ja komandas izredzes tiek vērtētas kā ļoti zemes, tad koeficients būs liels. Un tomēr, kā jau tu visdrīzāk nojaut, sportā notiek ļoti daudz neparedzētu gadījumu. Spēlētāji būs traumas pēdējā brīdī pirms spēlēm saslimst, vai arī vienkārši gadās, ka komandai kādā no sezonas posmiem ir labāki vai sliktāki rezultāti. Un visas šīs izmaiņas ietekmē koeficientu svārstības. Ja sporta veids tiek spēlēts ārā, pat laikapstākļiem ir milzīga nozīme. Tāpat iespējams esi dzirdējis arī par frāzi, ka mājasiens palīdz. Tā tik tiešām ir, jo dodoties izbraukumā uz spēlēm, kas ir ārpus tavām pilsētas ierastajiem laukumiem vai zālieniem, var paiet laiks, kamēr spēlētāji pielāgojas svešai videi. Sevišķi vērīgi sporta likmi entuziasti pievērš uzmanību šīm detaļām. Tas būtiski palīdz piemeklēt veiksmīgākus koeficientus. Pats galvenais, ja tu esi nolēmis veikt sporta likmi, atceries, ka nekad neliec lielāku summu, ko tu būtu gatavs zaudēt. Es sporta prognozēm sekoju katru dienu, jau vairāk kā 10 gadu garumā. Man pieredze rāda to, ka tiešām zaudē pat pašas pārliecinošākās prognozes. Tieši tāpēc sports arī ir interesants. Un tomēr es arī uzskatu, ja mēs sekojam visiem sporta notikumiem līdzi, sekojam līdzi jaunākajām aktualitātēm un tendencēm, sporta likums var radīt papildus azartu mūsu ikdienā, kā arī nest peļņu. Lai veicas!